Un arī šīs dienas stāsts ir par to, kas mums ir dots un ko mēs ar to darām. Es nezinu, kāda ir jūsu draudzes tradīcija, bet no draudzes, kuras es nāku, mēs, kad lasām Dievu vārdu, mēs pieceļamies kājās. Un es gribētu aicināt, ka mēs pieceļamies kājās. Tas vairāk parādīt ar cieņu, tas nav mans vārds, tas ir nāk no Dieva. Un es lasīšu to Mateja evaņģēlija 25. nodaļa, no 14. līdz līdzība par uzticēto mantu, un no 14. panta es lasīšu. Tas ir tāpat kā ar cilvēku, kas pirms aizceļošanas pasauca savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Vienam viņš tiem iedeva 5 talantus, otram 2, vēl kādam 1, katram pēc viņa spējām. Pēc tam viņš aizceļoja. Tūlīt tas, kas bija saņēmis 5 talantus, laida tos darbā un nopelnīja vēl 5. Tāpat arī tas, kam bija 2, nopelnīja vēl 2. Bet tas, kas bija saņēmis 1, aizgājis, apraka to zemē un paslēpa savu kunga naudu. Pēc ilga laika šo kalpu kungs atgriezās un pieprasīja tiem norēķinu. Tad ieradās tas, kam bija saņēmis 5 talantus, viņš atnesa vēl otrus 5 un sacīja: Tu man iedevi 5 talantus, redz, es esmu nopelnījis vēl 5. Viņa kungs tam sacīja: Labi, mans krietnais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tev iecelšu par lielajām. Ieies savā kunga priekā. Un arī tas, kam bija 2 talanti, atnāca sacīdams: Kungs, tu iedevi man 2 talantus. Redz, es esmu nopelnījis vēl 2. Viņa kungs tam sacīja: Labi, mans krietnais uzticamais kalps. Tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tev iecelšu par lielajām. Ieies savā kunga priekā. Atnāca arī tas, kam bija 1 talants, un sacīja: Es zinu, ka tu esi bargs cilvēks. Tu pļauj, kur neesi sējis, savāc, kur neesi kaisījis. Tādēļ es bailēs aizgāju un apraku tavu talantu zemē. Redzi, ņem, kas tev pieder. Tad viņa kungs tam atbildēja: Nelietīgais, slinkais kalps. Tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis, un savāc, kur neesmu kaisījis. Tev vajadzēja dot man naudu augļotājiem. Tad es pārnācu dabūt atpakaļ savu naudu ar peļņu. Atņemiet viņam talantu un dodiet tam, kam ir 10. Jo tam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība. Bet tam, kam nav, tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Bet nederīgo kalpu izmetiet ārā tumsā. Tur būs vaimanas un drobu griešana. Tas ir Dieva vārds. Debes Tēvs svētī savu vārdu mūsu vidū šajā brīdī. Tu redz, kur mēs katrs atrodamies savās sirdīs un domās. Un palīdz uz to mums palūkoties no tā konteksta, kur mēs esam. Un ka tu mums palīdz ieraudzīt tās lietas, ko tu gribi, lai mēs redzam. Un ne tikai ieraugam, bet arī paklausam. To lūdzos Kristus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēžties. Šī nav pirmā reize, kad jūs šo līdzību dzirdat. Varbūt kāda ir. Patiesībā tā ir viena no 3 līdzībām, kas tajā nodaļā izskan. Un tai nodaļai kopīgais ir tas, kad mācekļi gribēja saprast no Jēzus par beigu laikiem. Kas notiks, kad, kā lai saka, nāks tie beigu laiki? Ja? Un visvairāk viņus interesēja, kad tas notiks. Bet Jēzus nekad nedeva atbildi skaidrs, kad tas notiks. Viņš vairāk, kā lai saka, gribēja paskaidrot, uz ko mums jābūt gataviem. Man patīk tās liecības par to bērnu gaidīšanu, jo es atceros, ka mēs gaidījām pirmo bērnu. Es lieku sievai, saku, ir laiks. Viņa saka, es nezinu. Bet viņš saka, bet bērns ir tevī. Viņš saka, es jau nekontrolēju viņu. Ja? Es nenosaku to laiku, kad viņam jānāk. Ja? Bet mums jābūt gataviem jebkurā brīdī. Un tas ir tieši tāpat, redzot tai līdzībā, vispirms par tām jaunavām, tur ir tas uzsvars uz to gatavību. Tu nezini, kurā brīdī tas būs, bet jābūt gatavam, jābrauc, somā jābūt sakrāmētai. Un ar līdzībām ir tā, ka līdzība ir savu veidu tāds tā kā glezna, kas burtiski nav jāatver, bet jālūkojas tajā gleznā un tā kā spogulī, kurā mēs ieraugam kaut ko par sevi. Un tad, kad mēs ieraugam kaut ko par sevi, tad tas var kļūst par logu vai durvīm, pa kuru mums kaut kā savādāk jāpalūkojas uz to, kas notiek šodien, vai kaut kā mums savādāk jārīkojas. Un es domāju, šī līdzība arī kaut kādā veidā šī brīdī, tad, kad jūs kā draudze ejat cauri, var palīdzēt arī pašiem izvērtēt, ko tu jums darīt ar tām svētībām, kas jums ir dotas. Un ja šodien Kristus ienāktu šī draudzē,
tad ko viņš mums pajautātu, ja pēc kā viņš vērtētu. Ja, un tas ir tas, uz ko es gribu arī šī brīdī mūs visus mudināt. Savā laikā, kad mēs ģimene atgriezāmies no studijām Amerikā, mums nebija mašīnas, es aizņēmos no drauga. Viņš man vienkārši brīdināja, ka reizēm rokas bremzes nestrādā. Rokas bremzes ir tas, ka tu, tad, kad noparko mašīnu laukumā, tad tu novelc viņu, lai būtu droši, ka viņi nekur neaizripos. Mēs ar sievu, tagad nezinu, kāda esat bijuši Spicē, tur ir divas daļas. Ja, tur viena ir Rimīts, ja, un otrs ir, tur, kā lai saka, kur var mēbeles nopirkt. Mēs tur liels stāvlaukums, mēs noliekam to mašīnu vienā galā, ejam uz to daļu, kur tās mēbeles, jo mums atgriežoties vajadzēja kaut kādas lietas nopirkt. Nākam atpakaļ un skatāmies, cilvēki sastājušies ap divām mašīnām. Smuks Lexus, un tad ir viens busiņš tā ar aizmuguri iestūmies tajā Lexusā. Mēs skatāmies, kāpēc viņi tur drūzmējās, un tad es atcerējos, tā ir mūsu mašīna. Izrādās, tā rokas bremze nav nostrādājusi, viņš lēnām ir ieripojis atpakaļ gaitā otrajā pusē un atdūries pret to smuko Lexus. Man tā pirmā doma, pļāviens, varbūt izlikties, ka tā nav manējā. Jo arī patiesībā tā nav manējā, jo es no drauga aizņēmos. Zin kā, nav pat uz mana vārda reģistrēta, ja? Bet es tad domāju, bet ja draugs atrausies, tad kā es viņam acīs paskatīšos? Es saprotu, jādīlo ar to, kas ir. Es aizieties sievietē, saku, es atvainojos. Tā ir mana mašīna. Jo visi bija šokā. Iedomājieties, kādā sakarā kāds ar aizmugu atstūmies atpakaļ gaitā un iebrauc pretējā mašīnā un paņēmis vīlu. Tā skāda nebija liela. Es tur attēju smaku, man tur 50 eiro es iedot viņai, kaut kā kompensēt. Bet es domāju, viņai Lexus tie 50 bijuši, nebijuši. Ja? Bet, labi, bet tā ir drauga mašīna un, kā lai saka, viņa arī jāsalabo ir. Ja? Un es domāju, jā, bet tā nav mana mašīna. Bet tā joprojām mana atbildība. Un katrā ziņā viņš man uzticējās, un man visu laiku tāda apziņa, ka visu laiku, kad es braucu, man viņa kādu dienu būs jādod. Un es nezinu, cik daudz jūs esat izmantojuši Bolta. Esat izmantojuši, kad var izīrēt to mašīnīti. Ja? Tu vienmēr zini, ka kaut kādā noteiktā laikā tev kaut kur jāatgriež, un noteiktā stāvoklī, kādā tu esi saņēmis, es atgriez. Un mēs bieži varbūt ar šo pašu principu attiecamies pret kristietību. Kaut kas mums ir dots un kaut kādā brīdī būs jādod. Bet šī līdzība bišķi izaicina to. Jā, mums kaut kas ir dots un kaut kas būs jādod, bet ir dažas nianses ir. Jo tad, kad mēs izīrējam vai aizņemamies mašīnu vai jebkuru lietu no kāda cilvēka, tā lielākā bažas ir, vai es atdošu tādā pašā stāvoklī, vai ne? Mums tā pirmā bažas, man obligāti jāatgriež tajā pašā stāvoklī, kādu saņēmu. Bet šī līdzība patiesībā izaicina šo domāšanas veidu. Tā gluži nav. Mēs pēc tā kritērija nebūsim vērtēti. Ja? Ko tad mēs savu ticību esam izdarījuši? Ja? Vai ko mēs esam savu glābšanu darījuši? Vai mēs esam to sabojājuši, ieskrāpējuši vai neesam? Šeit īsti gluži tā nebūs tas stāsts. Bet paskatāmies kopā par tām lietām. Katrā ziņā fakts ir tas, ka katram mums ir kaut kas dots. Līdz ar to katra dāvana, katra svētība sevī nes atbildību. Kaut kas tiks no mums atprasīts. Darbā jūs ļoti daudz strādājat, jūs zinat, jums ir atbildība. Tāpēc, ka tas nepieder jums, kas jums ir uzticēts, jums ir pienākumi, un ja jūs nepildat tos pienākumus, jūs atlaiž no darba. Ģimenē bišķi sarežģītāk, tur uzreiz nevar atlaist tevi. Jā, bet zināms sekas, vai tu gulēsi citā istabā, vai ēdīs augstu zupu, jā, tur katrā ģimenē tas pa savam. Jā. Un tāpat arī bērniem. Mēs viņiem audzinām no pašas mazotnes, kad ir jāuzņemās atbildība. Ja tu dzīvo zem šī jumta, tev ir atbildība. Manam vecākajam puikam ir 21 gads, viņš liekas, viņš ir pieaudzis, viņš, kā lai saka, dzīvo brīvlaikā pie mums, un tad viņš iedomājas, ka viņš varēs nākt mājās, kad grib, un darīt, ko grib. Es teicu, nē, vecīt, tā nebūs. Ja kamēr tu dzīvo zem šī jumta, tev ir arī atbildība. Lai ir vienalga, cik tev ir gadi, 21 vai 41. Ja? Un viena no atbildībām ir tas, ka mēs lietojam kopā šo mājas. Mums būtu labi zināt, kad tu būsi mājās un kad tu dodies projām. Ja? Lai mēs varam rēķināties tev. Ja? Jo zināms, ka, lai saka nosacījums, ja tu esi šī namā, tev ir zināma atbildība. Mēs redzam, kas šī stāstā, kas ir kopīgs.
3 vīri vai brāļi vai māsas, viņiem tika uzticēti talanti. Parasti tur diskutē, cik tā talantu vērtība ir, jo, citi saka, ka tas būtu 1000 eiro, citi saka, ka tas būtu 10 000, bet, plus mīnus skatās, ka tas varētu būt pielīdzināms vismaz 20 gadu darba algai. Ja mēs 20 gadu darba algu salīdzinām, piemēram, 10 gadus atpakaļ, tā būtu cita summa, un tagad salīdzinām, tā ir cita summa, bet vienkārši padomājiet, ka varētu viens talants būt 20 gadu darba alga. Nav taču maza summa, ne? Ja? Diezgan liela summa, ja? Un īpaši tam, kam iedeva 5 tos talantus. Ja? Un katram iedota tās atšķirīgas summas, bet tas kritērijs, pēc kā tika dot tās summas, ir, kā lai saka, mēs lasām, ka tika dots pēc katra spējām. Ja? Tika noteikti pēc katra spējām. Man ir 3 bērni, un es dodu viņiem kabatas naudu. Man ir jaunākā meita Rūta, es iedodu 5, vidējā meita ir Evelīna 10, un puikam iedevu 15. Rūta krāja, Evelīna tērēja, Roberts investēja. Ja, katrs, kā lai saka, kaut kā savādāk ar to naudu apgājās, bet es devu katram pēc savām spējām. Ja, jo mazāks bišķi mazāk, jo viņam jāmācās pārvaldīt ar to, kas viņam ir. Un mēs redzam, ka tas kungs, saimnieks, viņš redzēja, katram ir kādas spējas, un pēc tā arī iedalīja to summu. Bet fakts, ka katram kaut kas tika iedots. Un vēl viena lieta, ko mēs redzam šī stāstā, kas ir teikts 18. pantā, ka tas, kas bija dots, nepiederēja viņiem. Tas nepieder viņiem, bet viņiem iedots pārvaldīšanā. Ja, tas joprojām pieder saimniekam. Un tad mēs redzam, ka tas tika iedots, saimnieks devās projām uz nezināmu laiku. Tu nezini, kad viņš atgriezīsies, bet zināmā tas, kad viņš atgriezīsies. Un tam mēs redzam, kā tas saimnieks izvērtēja to rīcību. Jeb kā viņš novērtēja, vai viņš bija labs, uzticams kalps vai bija slikts. Un bieži standartā, kur mēs esam mūsdienu kultūrā, mēs tiekam salīdzināti. Piemēram, salīdzināsim tagad centra draudzi ar Pāvila draudzi. Un pēc tā mums liekas, mūsu draudzi krutāk. Es nāku no Āgenskalna draudzi, un parasti bieži Āgenskalna draudzi tiek salīdzināti ar Mateja draudzi. Kur ir krutāk? Zini, kā Kristus tā nedara. Ja? Kristus atnākot šodien mūsu vidū, viņš nesalīdzinās centra draudzi ar Pāvilu vai Ciānu vai Grobiņas draudzi. Bet pasaulē mēs bieži tiekam tā salīdzināt, vai ne? Viņš saka, es pēc citiem standartiem salīdzinu. Un viens standarts, ko mēs redzam, viņš saka, ko tu esi darījis ar to, kas tev ir dots. Ja? Ko tu esi darījis ar to, kas tev ir dots? Jo gan Mateja draudzē, gan Ciānas draudzē, gan Pāvila draudzē ir atšķirīgas lietas. Viņiem nav tas pats, kas jums ir dots. Tad pirmā lieta, tad, kad jūs domājat par sevi un par to atbildību, kas mums un jums būs Kristus priekšā, ko jūs darat ar to, kas jums ir dots. Nevis ko citi dara. Un mēs redzam, otra lieta, ko mēs pasaulē redzam, tas standarts ir tā, ka matemātiskais. Mūsu Dievs ir svētījis, mums ir 180 cilvēki, bet, piemēram, Cienai tur cik 50 cilvēki. Mūsu Dievs ir krūtāks. Tā arī nav. Ja? Tas nav. Tas atkal pasaules standarts nevērtē. Ja? Jo redzat, veids, kā tas saimnieks, kad atgriezās, viņš teica, to pašu frāzi, tas, kas bija pavairojis 5 pa 5, tu uzticamais kalps. Tu biji uzticīgs par mazumu, tev būs vēl iedots. Un to pašu frāzi viņš pateica tam, kam bija 2. Līdz ar to tas mērījums nebūs matemātisks, bet atkal jautājums, ko tu esi darījis ar to, kas tev ir dots. Ja? Un tad trešais kalps burtiski noraka. Burtiski noraka to talantu, kas viņam tika dots. Un viņš pamatoja to, ka es pazīstu tevi kā bargu cilvēku, tu pļauj, kur tu neesi sējis, un salas, kur neesi kaisījis. Es baidies un es aizgāju un apraku talantu zemē. Te viņš ir ņēmis savu mantu. Viņš ir pārpratis, kas ir uzticams. Viņš domāja, man ir kaut kā jāiekonservē tā lieta, jāsaglabā līdz otrai Kristus nākšanai. Ja? Tā mēs bieži arī paši kristieši domājam. Es tagad esmu kristietis, mēs zinām par Kristus otro nākšanu, un baznīca ir tā kā autobusu pietura.
jāsagaida otrā Kristus atnākšana. Galvenais man nekļūt tai pasaulē līdzīgam. Man kaut kā jāsaglabā tā ticība. Un tur mēs, ja šādi mēs domājam, mēs šaujam garām. Draudze nav autobusu pietura, kur jāsagaida Kristus otrā nākšana. Kristus pilnīgi pēc cita mūs vērtēs un mērīs. Mēs redzam, ka tā trešā kalpa pamatā, kāpēc viņš apraka, viņam bija pilnīgi nepareiza izpratne par kungu, kāds viņš ir, jo viņš uzlūkoja to kungu kā bargu, ka viņš baidījās kļūdīties, un viņš mēģināja tāpēc vienkārši, kā tik neiztērēt, kā tik nepazaudētu to. Viņam pilnīgi bija nepareiza izpratne, kāpēc tā lieta tika dot viņam. Tāpēc arī viņš neizmantoja to. Un viņš vienkārši gaidīja un atnāks un likās, ka viņš būs tas uzticamais, bet mēs redzam, šī stāstā viņš nebija. Lielā mērā šis stāsts parāda to, ka tas, ko mēs darām ar to, kas mums ir dots, lielā mērā parādīs to, kam mēs patiesībā ticam. Tas, ko mēs darām ar to, kas mums dots, lielā mērā parādīs to, kam mēs ticam. Arī šī liecība šodien par to piedošanu. Mēs arī dziedājām slavēšanas laikā tēvreiz. Mūsu kungs debesīs. Un kas tai tēvreizē tur teikts? Piedod mums, kungs, mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Tātad piedošanas aspektā ir pamatā tas, ka mēs esam aicināti piedot, tāpēc, ka mums ir piedots. Bet kas notiek, ja mēs nepiedodam? Mēs principā sakam, kā arī man nav piedots. Mēs nepavairojam piedošanu, piekrītat? Tieši tas pats princips, Mēs esam aicināti, no kā mācekļi, ja es teicu mācekļiem, no kā jūs atpazīstat citiem cilvēkiem? No tā, kā jūs pret viens otru izturaties, vai ne? Pēc mīlestības. Kā es varu mīlēt, ja es neesmu mīlēts? Mīli savu tuvāko kā sev pašu. Redziet, tur ir viss tā saite. Mēs nevaram dot to, ko paši neesam saņēmuši. Līdz ar to, ja mēs nemīlam, ja mēs nepiedodam, mēs vienkārši pasakam paši, ka es neesmu līdz galam to saņēmis. Es vienkārši noroku kaut kādas pamatlietas, bet neizdzīvoju tās lietas. Un es jau varu iet tālāk runāt par līdzekļiem, par spējām, dāvanām, kas jums ir dotas. Ko jūs ar to darat? Mēs mēģinām kaut kā un bieži mēs neizmantojam tās lietas, neliekam praksē, tāpēc, ka mēs baidamies. Baidamies kļūdīties. Un kāpēc mēs baidamies? Tāpēc, kad pārējais smiesies vai es izgāzīšos. Padomju laikā es mācījos skolā vācu valodu. 7 gadus. Paldies Dievam, kaut kā eksāmenu noliku, bet pēc tam jau es to valodu neizmantoju. Un jo valodu neizmantoju, ja tu neizmanto tās lietas, tu pazaudē spējas. Un tas ir dabiski. Un savukārt angliski es nekad skolā nemācījos, bet mans darbs un kalpošana ir saistīta, ka jābūt ārpus Latvijas. Es vien vairāk lietoju, vien vairāk labāk runāju. Un šeit ir tas pats princips. Dievs saka, es tev došu kaut ko un lietas lietā, jo vairāk tu liksi lietā, to jo vairāk redzēsi augļus tai lietai. Es nezinu, vai jūs zinat, vai jūs varat minēt kaut vienu vadītāju, kas nav kļūdījies Bībelē? Minēts kāds vadītājs, kas Bībelē nav nekad kļūdījies. Varat minēt kaut vienu? Varbūt kaut ko es neredzu, bet nāk prātā, kas nav kļūdījies. Ir varianti vai nav? Jēzus nekļūdījās. Cilvēka acīs viņš bija lielākais lūzers. Arī mācekļa acīs viņš bija lielākais lūzers. Jo viss paņēma vīlu. Bet Jēzus nekļūdījās Dieva acīs. Viņš piepildīja savu misiju, bet viņš nepārtraukti saskārās ar to, ka visi apkārtējie cilvēki kaut ko citu sagaidīja no viņa. Un ja viņš par atskaites punktu lika, ko citi pa mani domā, tad viņš visdrīzākais noraka tās lietas. Atcerieties, ko viņš darīja Ģedzemenes dārzā. Viņš arī bija nobijies par kaut kādām lietām.
Viņš lūdz, lai Dievs viņam dod spēku, bet viņš apzinājās, kas ir viņa uzdevums. Un caur viņu upuri mēs sēžam, pateicoties viņu upurim, mēs sēžam šeit. Viņš ir pavairojis caur nāvu dzīvību. Ja? Viņš ir pavairojis caur piedošanu, šo žēlstību, un viņš aicinājis mums padot tālāk. Bet saprotiet, ja mēs to nepadodam tālāk, mēs aprokam, mēs esam ļoti līdzīgi tam kalpam, kas kaut ko paņems, es esmu glābts, un viss. Un tad gaidu autobusu pieturā Jēzus otru atnākšanu. Bet, draugi, ja glābšana būtu vienīgais iemesls, kāpēc mēs uz šīs zemes atrodamies, tad es varētu piekrist šim skatu punktam. Bet, zin kā, mēs jau neesam neko nepielikuši, neatņēmuši mūsu glābšanai, vai ne? Kristus ir visu paveicis. Mēs tikai esam atsaukušies. Līdz ar to mūsu klātesamībai šīs zemes nav nekādas darīšanas ar Kristus otru atnākšanu. Mūsu klātesamības būtība šīs zemes ir saistīta, kā mēs pavairojam piedošanu, mīlestību, tās dāvanas, tās spējas, kas mums ir dots. Ir tā doma saprotam. Ja? Tas ir tas, kāpēc mēs esam atstāti šeit. Ar savu klātbūtni mēs pavairojam Kristus klātbūtni. Veids, kā mēs izturamies viens pret otru, veids, kā mēs uzrunājam cilvēkus, kas nepiekrīt mums. Ja? Bet mēs kļūdīsimies. Ķēniņš Dāvids, viņš kļūdījās savā dzīves laikā. Ļoti daudz. Tāpēc jau mēs tos psalmus bieži, mums patīk viņa psalmi, jo mēs varam, sajusties līdzīgi viņu sajūtam. Liels lūzers, bet šis lūzers ir nosaukts kā Dievs pēc vīra prāta. Un ko mēs varam par Pēteru pateikt? Un Pēters vispār visu laiku, kāp no laivas ārā, vicināja zobeni, ja, pareizās frāzes darīja un visu laiku, atrāvās. Bet ko Kristus pēc tam teica? Klinces, kuras es būvēšu savu draudzi. Tā kā, ja bailes ir tas, kas attur jūs likt lietā to, ko jūs esat saņēmuši no Kristus, tad jūs kaut ko līdz galam nesat satvēruši par to, kāds ir Kristus. Mēs visi kļūdīsimies, un cilvēki ap mums arī kļūdīsies. Bet neviens no jums nav iemācījies staigāt, peldēt, runāt citā valodā, nekrītot, neslīkstot, vai arī tādas pareizrakstības vai citas kļūdas pieļaujuši. Te mācīšanās, pavairošanās process, kļūda ir daļa no procesa. Tas ir tas, ko es gribu jums pateikt no šī stāsta, ka nekļūstam līdzīgi šim tam vienam kalpam, kurš noraka un pārprata, kas ir uzticība Kristum. Mēs nevarēsim pavairot, ja mēs vienkārši baidīsimies. Saimnieka reakcija, ka viņš satvēra to vīru, visus tos vīrus, un īpaši attiecībā uz to, kas nepavairoja. Viņš saka, tu blēdīgais, kūtrais kalps, ja tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis, un salas, kur neesmu kaisījis, tad tev vajadzētu dot manu mantu naudas mainītājam. Es pārnācis būtu saņēmis savu naudu ar augļiem. Tāpēc atņemiet viņa talantu un dodiet tam, kam 10 talantu. Jo ikvienam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība, un no tā, kam nav, atņems to, kas ir. Kā es jau teicu, tā ir līdzība. Es nedomāju šeit par to, ka te ir runa par pazaudētu glābšanu, jo neko mēs nevaram pielikt un atņemt mūsu glābšanai. Bet jūsu spējas, un daudz muziķi, kas te spēlē, viņi zina. Ja tu pārstāji spēlēt, tev prasmes pazūd, vai ne? Tā taču ir. Un es nespēlēju instrumentu, bet es vienkārši novēroju, ka tā ir. Mēģināju ģitāru iemācīties, bet nekas labs nesanāca, ļauju citiem. Laikam man nav tas talants dots, bet man ir cits talants, un es saprotu, ka man tas jāliek lietā. Un man nav jāsalīdzina ar to, kas spēlē to ģitāru. Bet pavairošanas aspektā ir pamats ir tas, jo vairāk tu to lieto, jo vairāk tu piedzīvo augļus. Jā. Un tā, es domāju, jūs paši piekrītat. Jo vairāk kaut kādas lietas jūs darat, jūs redzat, ka tās prasmes aug un aug. Un viņš saka, ko nozīmē ieiet tā kunga priekā. Es domāju, tas, kad jūs daudz vairāk satverat
to gandarījumu, piepildījumu sajūtu, kas jums ir pēc tam, ka jūs esat kaut ko varējuši dot citam. Dienas beigās, kas jums dod piepildības sajūtu, ka jūs varat dot pievienoto vērtību kādam? Piekrītat? Un mums katram ir dotas spējas, un tās ir no Dieva. Man ir 3 bērni, es pat nebiju noteicējis kāds dzimums. Man ir 1 puika, 2 meitas. Bet es arī pat nevarēju noteikt, kādas viņiem spējas. Vienam labāk matemātikā, otram labāk, lai saka, sportā, trešam ir labāk attiecībās. Bet katram ir unikāls spējas, un Dievs ir to devis. Pēc viņu spējām. Bet viss tas ir dotas nevis, lai mēģinātu savu profilu Instagramā un veicinātu sekotāju skaitu vai skaitītu laikus Facebookā. Ja tas kļūst par mums, un ja tas kļūst par mums, iestājās bailes. Bailes par savu reputāciju. Un man cilvēki vairs kā lai saka, neuzlūkos kā krutāko, labāko. Bet viss, kas mums ir dots, ir pa Kristu. Un tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti. Likt lietā to, ko Kristus mums ir devis. Kā jums liekas, ja jums šī brīdī būtu sev jāidentificē ar vienu no šiem kalpiem, kurš jūs būtu? Kurš jūs būtu tam, kam uzticēts 5, pavairojis 5, tam, kas ir uzticējis 2, vai tas, kas ir 1? Ko jūs atbildētu draugam, ja viņš jautātu, kas man ir jādara, lai Kristus atnākšanas dienā par mani varētu teikt, tu godīgais, uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu, kas liecinās par to? Šī brīdī, kas liecinās par to, ka es esmu bijis uzticīgs? Vienkārši padomājiet paši, jūs taču dienu neiesākat, šodien gan jau izgāzīšos. Ir kāds viena tāda diena iesāc, es pieceļos, gan jau šodien izgāzīšos. Man vairumu gadījumā cilvēki, kurus es pazīstu, viņi tad, tāda no gultas neiet, nekā pārām vispār cilvēkos nerādās. Ja? Bet, ja jūs esat šeit, jūs esat ar domu nākuši, ka kaut kas šodien jums izdosies, vai ne? Jums ir izdevies līdz baznīcai tikt. Es ceru, ka jūs mājās arī izdosies tikt. Bet tur ir kas liecinās par to, kas ir veiksme, nevis veiksme, bet panākums Kristus acīs. Dienas beigās, tad, kad jūs nākat Kristus priekšā un pasakat paldies un lūdzat piedošanu, kas ir tas atskaites punkts, pēc kā jūs vērtējat? Ko kāds cits pateica par jums, vai vienkārši Kristu, paldies, tu devi man šo iespēju runāt šeit, un es runāju. Paldies, Kristu, man devi spēju sarunāties, painteresēties, lūgt par kādu, paprasīt, kā karam iet. Mēs katru dienu izvērtējam dienu, kā mums ir gājis. Kas ir tas pieturas punkts, pēc kā jūs vērtējat? Un atskaites punkts es nesalīdzinu sevi ar to, bet es salīdzinu sevi ar sevi. Un salīdzinu ar to, ko es esmu darījis, to, ko Kristus man ir devis. Un, draugi, tas, kas mums ir, nav mūsu. Mana dzīve nav mana dzīve. Tā pieder Kristum. Mums liekas, ka mana dzīve pieder man, mana nauda ir mana nauda, mans laiks ir mans laiks. Nav. Tā viss pieder Kristum. Mēs dzirdējām liecību par dzīvību, kas ir pavairota un kas iet uz priekšu. Mēs nekontrolējam lietas. Es nekontrolēju lietas. Es dzīvoju no Dieva žēlstības. Un tad ir bišķi savādāk. Ja tu saproti, tas, kas man ir, nav mans, tad ir tas jautājums, kā es to izlietoju. Ja tā pirmā lieta, ko es gribu, lai jūs paturat prātā, tas, kas mums ir, nav mūsu. Tas, kas mums ir dots, lai lietotu, pavairotu Kristus klātbūtni. Tas nav par Instagram, tas nav par Facebook. Un ir tas jautājums, kā mēs to pavairojam? Kaut ko sākam ar tēvreiz. Kungs, piedod mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Un tas, kas mums ir dots, tiks atprasīts. Un vēl viena lieta, kas palīdz, tas ir apzināties, ka mums ir atbildība. Kā mēs izmantojam to, kas dots. Tas nav dzīvības nāves glābšanas jautājums, bet tas ir vairāk, vai mēs pavairojam to, ko Kristus mums ir devis. Un tai dienā, kad viņš atnāks, viņš saka, tu esi bijis labs un uzticams kalps.
veids, kā mēs dzīvojam, norāda uz to, kam mēs patiesībā ticam. Mēs varam ļoti pareizi runāt šeit no priekšas un stāstīt, bet citi cilvēki redzēs, kā jūs rīkojaties priekos, bēdās, kad ir jāpiedod, kad ir jāmīl, kad ir jāriskē. Tur parādās tā ticība. Nenoraksim savas dzīves, jo katrs no mums stāsies Kristus priekšā, bet nevis lai bailēs par atbildību mums liek sarosīties, bet gan izpratni par to, kas ir Kristus. Jo tuvāk mēs viņu iepazīstam, jo vairāk mēs varam būt tas, kas mēs esam, tāds, kā Dievs mūs ir radījis. Neviens nav šeit supermens, neviens nav, vienam ir tik spējas, otram tik spējas, bet lietojiet to, kas jums ir. Un ja jūs salīdzināt, tad salīdzināt sevi ar sevi, vai arī ar Kristu. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo vārdu. Paldies, Kristu, par to atgādinājumu, ka katram Tu esi devis pēc spējām. Un Tu esi devis nevis, lai to apraktu, bet lai to lietotu. Un nevis savu vārdu celšanai, bet Tavu vārdu celšanai. Es lūdzos, dod mums drosmi būt tā kā Pēterim vai ķēniņam Dāvidam, kurš bija šeit ceļā un lika lietā. Kļūdījāmies, bet atzīstot tās kļūdas. Caur to pavairojot Tavu žēlstību, caur to pavairojot Tavu piedošanu, caur to padarot Tavu klātbūtni redzamu un arī sajūtām. Paldies, kā Tu esi svētījis Liepājas centra draudzi. Palīdz viņiem katram apzināties, ko Tu esi viņiem devis un kā viņi to var pavairot. Nevis Liepājas centra draudzes vārda dēļ, bet Tava vārda dēļ, Kristu. Ka Tava gaisma, Tava klātbūtne šī pilsētā ir ne tikai dzirdama, bet arī piedzīvojama. To lūdzos Kristu Tava vārdā. Amen.